Itas ir raidījumu cikla Pormejis, 4. raidījums, un timā par Eiropas Savienības ārēju robežu un izaicinājumiem, ar kādiem jāsaskarās tos sargošanā. Kā ir dzīvot pīrobežā? Gūdīgi sakot, ikdienā nemaz nejūtu to pīrobežas tuvumu, izņemot to, ka helikopteri te mūsim pie robežsardzes bāzes riņkoja, bet es arī tāds esmu te vasarnīgs vairāk, kas pa zīmu Dublinā zīmoja, pa vasaru Ludzā. Vai ir dzirdēts par nelegālo imigrāciju, tom problēmām, ar kuriem jāsaskarās robežsargiem? Dzirdēts ir, ik pa laikam var izlasēt avīzī statistiku, cik vietnamīšu nogļūti, bet tā es eiku mūs neko vaira nezinu par to, kas Ludzas zemī publicēts. Un kā ar kontrabandu ir kaut kas dzirdēts? Varbūt esat sasaskorusies Ludzas pusī vai pat zināt, kur ir kādas tā saucamos točkas? Par točkam nezinu, bet es zinu, ka daļai cilvēku tas ir tāds ikdienas iztakas avots, ka esam, vai tu var saukt par kontrabandu, par to, ka es domāju, ka lielāko daļa legāli ievet kādas preces vienkārši mēģināju realizēt vai ar draugiem pazadaļāt, bet par tāda liela apmāra kontrabandom es tā sacēt. Zinu, ka tāda līta ir noteikti, bet par ko cilvēki tu dara? Par ko vat, kā jūs sacāt, mazos daudzumos, pēc tam pārdot vai ar draugiem dalos? Par ko tā situācija izveidojasies? Es domāju, ka divi iemesļi varētu būt. Viens par to, ka cilvēki ir pieraduši pie tom precam, kas agrāk bija, kā padomju savienības preces, bet daudzas tāni ir palikušas Krīvijai par to, ka jos varbūt neatbilst Eiropas standartiem, vai vienkārši veci receptījumi ir palikuši, vienkārši cilvēkiem garšo kampetes, cukras lātoks ir degvīla, vienkārši, kā бы sacēt, bierņēbas garšu atvat ītaupa. Bet primārīs te ītaupiešana? Es domāju, ka noteikti, da, par to, ka pīrobežā mūsim te nav daudz īspēju nūpeļņāt. Īpaši pensionierim vai tādiem, kas ir vecāki cilvēki, jau darba īspēju nav daudzi. Ir tas tāds, kā mums papildus rūpaļenč. Jūs attaisnojat tos cilvēkus? Es nevienu attīsoju. Poša dažreiz ādu kampetes, nevienu attīsoju. Vai jūs jūtat robežas tuvumu dzīvojot te? Nejūtu. Tad viss tā notiek, jūs dzīvojat savu dzīvi, robeža savu? Mēs visi netraucēji. Neviens netraucēji. Vai ir dzirdēts par nelegāliem imigrantiem, kuri šķēršē robežu? Dzirdēts ir, redzēts nav. Redzēti nav. Kā jūs domājat, situācija tagad ir uzlabojusies? Jūs jūs zina. Kas jūs zina? Nezinām. I te labāk zina augstāko priekšniecību. Mēs neko nezinām, mēs nejūtam jūs. Ko domājat par situāciju ar kontrabandu, kura plūst no Krīvijas uz Latviju? Cilvēkiem jodzīvo te paši, ka mozos daudzumos, a lielos daudzumos nav vienkārši cilvēki iet porvat. Vai jūtat robežas tuvumu? Protams, ka jūtu. Kā tas izpaužās? Mazāk darba vietu līdz ar to ir mazāk kaut kādu īspēju. Viss ir tikai uz vienu Latvijas pusi. Ja tev ir kaut kur jābrauc, tad tikai uz vienu Latvijas pusi, tad brauc uz otro pusi nesait. Tā ka līdz ar to arī kaut kāda cīmošanos, kaut kāda visādi pasākumi ir tikai uz vienu pusi, uz Latvijas pusi, uz otro pusi, Krīvijas pusi nav. Kā ir ar drošību? Droši. Robežsardzes darbu vērtējat labi? Protams. Esat dzirdējusi par nelegālu imigrāciju? Esmu, avīzi uzlasu. Tad vietnamīši pirms kāda laika cīši aktīvi no Krīvijas izteni goja? Goja, kerstā, visus, kā šoferus turā mašīnas, pārbaudā mašīnas. Bet vispār mēs droši šeit dzīvē. Izapaužās tajā, ka vairāk mūsu ikdienas dzīve ir riekinošanos ar to robežas tuvumu, ar, sacāsim, caurbraucēju klotbūtni. Tas maina dzīvi noteikti. Sadzīvī droši vien, tas mēs esam viesturiski, visas tautas, visas kultūras, visi cilvēki, tie ir jaukušies, tu izaveidosi ir tie ļoti dīvaino vai interesanto tāda kultūra vide. Jūtatās droši te? Es domāju, ka da.
Robežsardzes darbu vērtēt labi? Ļoti labi. Esat dzirdējusi par nelegālo imigrāciju? Esmu dzirdējusi. Ir Nesu nekad jutusi, nesu nekad redzējusi. Runāju, ka ir, runāju, ka staigoju, runāju, ka vati braukoju. Nesu ni redzējusi, ni dzirdējusi. Kā ir ar kontrabandu? Ir noķis saskartīs vai dzirdēt? Es esmu dzirdējusi, bet ir arī saskartīs tā tuvumā arī nā. Nu, tas, ka mēs kaut kur braucam iz projektus vai cīmūs da draugiem iz Baltkrievijai vai projektus iz Krīvijas pusi, to mēs uz vienmēr porbauda. Nu, tik daudz, ja zinu, arī braucot Latvijā, tie porbauda ir stipri lielāka pat nekā braucot Krīvijā vai Baltkrievijā. Nu, to es secināju, ka tī kaut kādas lietas ir. Mēs sorgojam savu zemi, tas ir labi. Vai jūtat robežas tuvumu Ludzā? Nē, jo esmu no Ludzas, zinu, ka netālu ir robeža. Nekas neierasts nav. Esat dzirdējuši par nelegālu imigrāciju. Pirms kāda laika vietnamieši cīši daudzi škārso robežu. Dzirdēts ir. Nezinu, vai tas ir tieši ar Ludzu saistīts. Es dzirdēju kaut kur tālāk, bet dzirdēts ir, jā. Esat dzirdējuši par kontrabandu, kura no Krīvijas plūst uz Latviju, un ko par to domājat? Dzirdēts ir. Es domāju, ka lielāka problēma ir tā, ka šeit jau cilvēkiem Latgalē droši vien nav darba normāli, un cilvēkiem ir ar kaut ko jādzīvot, tāpēc arī viss tas notiek. Tad jūs runājat tagad par to nelielos apmēros to ieviešanu. Jā, tieši tā, protams. Un principā tas ir tie problēma, jūsuprāt, saistos ar to, ka cilvēkiem vienkārši mazāk naudas, un tad viņi spīsti pirkt tos preces. Es domāju, te gan tie, kas kaut ko ieved, tad viņiem ir darbs, ka viņi var kaut ko pārdot, un arī tie, kas šeit dzīvo, tomēr tā prece ir lētāka. Gan cigaretes, gan ko te vēl. Robežsardze savu darbu veids labi, jūsuprāt? Es domāju, ka labi vai slikti tāds diskutējums jautājums, dara to, kas jādara. Kā ir dzīvot pie robežā? Man patīk. Kādi izaicinājumi vai jūtat robežas tuvumu? Jūtu, da, ir liels spiediens no Krīvijas, da, visi tie TV kanāli, kas ir sarkani, da, pie robeža. Vai esat dzirdējuši par nelegālu imigrāciju, tam problēmām, ko tas rada? Man daudz draugi ir robežsargi, da, kas gilstajūs, da, esmu dzirdējis, esmu daži redzējis pats, da. Kā ir ar kontrabandu? Toši droši, ka ir, nezinu. Bet posvarā, cik es esmu dzirdējis, jau mazūs tur, un tos lielos negribu. Tā kā apsveicam, ka kaut kas lieloks. Lai sakārtotu Latvijas-Krīvijas robežu, jau vairākus gadus notiek gan robežjoslas īrēkošanas darbi, gan žūga būvniecība. Tomēr ito gada sākumā valsts kontrole konstatējusi, ka Latvijas un Krīvijas robežas izbūvī izšķirdēti vismaz 7 miljoni eiro. Tā kā mēs veicām tādu diezgan apjomīgu pārbaudu, mēs skatījāmies tieši, kā tiek veikti šie darbi, kas ir tieši paredzēti austrumu robežas izbūvē. Un jāsacīna, ka mēs tiešām konstatējām, ka 7 miljoni ir iztērēti pretiesiski. Tas nozīmē, ka šos līdzekļus iztērējot nav bijuši ievērot normatīvi akti. Un šajā gadījumā mēs konstatējam tiešām visaptverošs pārkāpums. Tas bija jau sākot no zemju iegūšanas valsts īpašumā vispār robežas izbūvē, kur mēs konstatējām, ka šīs zemes ir iegūtas pat lielākās platībās nekā tas būtu vajadzīgs, lai varētu izbūvēt šo 12 metru joslu. Tālāk, ja mēs runājam jau par pašu būvniecības procesu, tad tur bija visai visaptveroši pārkāpumi, jo šī būvniecība nebija norisinājusies atbilstoši projektam. Un šeit tas būtiskākais, par ko mēs runājam, tātad likums pasaka, ka robežas josla ir 12 metrus plata. Un, protams, jebkuras atkāpes izejot ārpus šiem 12 metriem uzreiz rada papildus izdevums. Tātad iedomāsimies, ja faktiski papildus šai 12 metru joslai, kas jau būtībā ir pierobeža vai netiek nozāģēti koki, piemēram, lai šo joslu izbūvētu, tiek noplanētas papildus teritorijas. Faktiski tie visi ir papildus izdevumi un šādi projektā nebija paredzēti. Un līdz ar to, tātad šie līdzekļi mūsuprāt ir iztērēti nelikumīgi. Līdz ar to projektu tātad šī realizācija ir sadārdzinājusies, darbi nav pabeigti, tātad ar šo finansējumu, kas bija piešķirts šim mērķim, šos darbus arī nevarēs pabeigt. Bet tā varbūt tāda viena nianse, kas arī mums likās un arī ārkārtīgi negatīvi pārsteidz, bija tas, ka tātad, lai izbūvētu šīs lielākās platības, faktiski tika zāģēti koki, tika zāģēts mežs, un mēs
mēs faktiski pat nevaram konstatēt, cik lielā apmērā šie koki tika nozāģēti, jo tie lielākoties arī bija pazuduši. Un līdz ar to tas tiešām ir ļoti rupšs pārkāpums ar valsts mantu, jā, tāpēc arī faktiski šeit vēl ir tāda nianse, ka mēs pat nevaram konstatēt, cik lielā apmērā šie meži ir nozāģēti, jo mēs revīzijā bijām arī piesaistījuši ekspertu, un, protams, mēs nevaram apstaigāt visu robežu un visu šīs teritorijas pārmērīt un novērtēt, bet tikai četros zemes gabalos, ko mēs bijām piesaistījuši ekspertu, faktiski eksperts konstatēja, ka papildus šiem 12 metriem ir ticis nozāģēts mežs 30 hektāru platībā. Un, protams, ka šie koki nebija ņemti uzskaitē, un mēs varējām sarēķināt, ka 190,000 eiro ir tas zaudējums tikai no šiem atsevišķiem zemes gabaliem. Ja? Tā kā iedomājamies, ka robežas josla, protams, ir ļoti plašās teritorijās izbūvēta, tad var tikai iztēloties, kāds iespējams ir kopējais zaudējuma apmērs. Projekts tika uzsākts pie iepriekšējās robežsardzes vadības, bet šeit ir jārunā arī par to, ka, protams, atbildība ir arī iekšlietu ministrijai, jo iekšlietu ministrijai tātad budžetā tika piešķirt līdzekļi no attiecīgi šiem te pasākumam, un iekšlietu ministrija izvēlējās to īstenot tādā veidā, ka šis pasākums tika nodots īstenot tieši robežsardzei. Saeimas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju šobrīd vada no Latgoles vēlēšanu apgabala Saeimā ievēlētais Juris Rancans. Viņš kritizēja ne tikai bijušo robežsardzes vadītāju, bet arī iepriekšējo valdību. Es sacītu tā, ka tas, ko mēs redzam itāmos jautājumos, ir diezgan biedīga situācija ar iepriekšējos valdības partijām, kas bija pie varas veiktu kontroli robežsardzē iepirkuma jomā. Acīm redzot, iepriekšējā kontrole vispār nav bijusi, ir bijusi vienkārši formāla atskaitīšanās, neviens to nav darījis. Beigās tas rezultējās tam, ka iekšējos drošības birojas ļoti veiksmīgi tikko paraunājis viena maza dīdzeņa, tā visa tie schēma, visas nekārtības lien orā. Es nezinu, vai jūs lasījāt, es personīgi lasīju valsts kontroles ziņojumu, ļoti detalizētu ziņojumu par tom visam problēmām. Es esmu šokēts, i mūsu komisijas nostāja ļoti skarba itamos jautājumos. Mēs aicinājām iekšējos drošības biroju rosināt vēl vairāk kriminālu procesus par katru pārkāpumu, par katru nolaidību, par katru tādu situāciju, kaut ir fiktīvi sazīmēti dokumenti par nenotikušiem darbiem. Jūs zināt, es iepriekš pats strādāju korupcijas apkarošanas jomā. Tas esmu redzējis dažreiz nekārtības, kas notikuši tamā pašā muitā vēl kaut kur. Bet tas, ko es izlasīju saistībā ar valsts robežsardzi, valsts kontroles ziņojumā, tiešām tas nozīmē, ka iepriekš nav bijusi nekāda parlamentāro kontrole par konkrētajiem iestādēm. Šobrīd amatpersonām ir iespēja pasciet, ka jūs zināt, es esmu robežsargs, es neesmu iepirkuma veicējs, es neesmu būvnieks, respektīvi, tas mūģeklis, kas ir bijis, ir pieļauts, tas nav bijis risināts. Valsts kontrole ļoti skaidri norādījusi konkrētām problēmām, ja šobrīd jauno robežsardzes vadība ir ļoti pretimnākoša, ir ļoti arī saprotoša. Viņi ir izveidojuši veselu plānu, viņi ievieš gan tos valsts kontroles izteiktos priekšlikumus, gan rekomendācijas. Šobrīd darbs pie to notiek, bet es uzskatu, ka tas, kas iepriekš ir sastrādāts, visiem tom amatpersonam, tai atbildība ir Jonas. Uzrunājām arī valsts robežsardzes sabiedrisko attīstību nodaļu. Tomēr nodaļa izvaicojumu, vai žūga izbūve ir jau pabeigta, vai vēl kaut kur žūgs vēl tiek būvēts, rakstiski atbildēja, ka to vaicojumu pagaidām viņi negribētu komentēt. Skaidrs ir fakts, ka robežjoslas izbūve ir apturēta, ir tīsību sargojošos institūcijas veids pierādījumu vākšanu un izmeklēšanu itamā vaicojumā. Valsts robežsardzes aviācijas pārvaldes priekšniekam pulkvežam Aleksandram Šukšinam vaicoju, kādas ir jo dūmas par konstatētiem pārkāpumiem valsts robežjoslas izbūves procesā. Es negribu teikt, ka mēs esam labāki, bet ticiet man, virsnieki un darbinieki dara visu, lai robežsardze būtu savas tautas cienīga. Un mēs aicinām attiecīgus komisijas locekļus un darbiniekus iepazīties ar mūsu struktūrību, ja rodas kaut kādas šaubas,
pieņemu un esmu pārliecināts, ka mēs kliedēsim visas negācijas. Robežsardzes aviācijas pārvalde ir jaunākā robežsardzes struktūrnībā. Mums ir tikai 12 gadi un drīzumā mēs svinēsim savu kārtējo dzimšanas dienu. Pārvaldes personāls tika komplektēts un pret katru cilvēku tika izvirzītas īpašas prasības. Protams, tā ir lojalitāte pirmām kārtām, kompetence attiecīgas nozares un fiziska sagatavošana. Es runāju tagad gan par līdošu sastāvu, gan par speciālu uzdevumu vienību. Lūk, kā rezultātā 12 gadu laikā neviena korupcijas gadījumā, neviena gadījumā, kurš būtu krimināli vērtējams kaut kāds pārkāpums. Tajā pašā laikā 7 reizes bija mēģinājumi uzpirkt personālu, bet visi šie gadījumi beidzas otrādi ar operatīvu izstrādi un vainīgu aizturēšanu. Tā kā es varu lepoties ar šiem cilvēkiem un es esmu lepns, ka man ir iespēja dienot ar viņiem kopā. Arī valsts robežsardzes aviācijas pārvalde ir veikusi iepirkumu. Jaunie helikopteri ir nosaukti Latvijas kultūrvēsturiskos novadu vārdos. Iepirkums tika veikts atbilstoši visiem normatīviem aktiem. Tātad tika vērtēts arī publisku iepirkumu uzraudzības biroja. Nav nekādu aizrādījumu. Tātad, kā es teicu, piegāde vēl notiek trešā preču grupa. Jūs redzat rezultātu, šī tehnika mums ir, tā ir jaunāka tehnika. Tas nav kaut kāds second hand vai novecojuša tehnika. Tādu helikopteru pat Eiropā šajā brīdī nav. Bāzes versija ir, bet ja mēs paskatāmies kabīne, jūs redzēsiet full glass cockpit, nav analogu instrumentu, visu uz monitoriem. Lūk, un tā ir multifunkcionāla platforma. Viņa ļoti ātri konfigurējas konkrētiem uzdevumiem. Pieņemsim, šajā brīdī tā ir desantēšanas versija. Jūs redzat aprīkojumu priekš desantēšanas. Šeit kabinās tā saucamais fast drop, jeb resnes virves, pa kuru desantnieki nolaižas zeme. Arī valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes robežu kontroles un imigrācijas kontroles dienesta priekšnieks pulkvežleitnants Raimonds Kublickis seikok atsasaka komentēt nelikumības robežjoslas izbūves procesā. Šo situāciju no savas puses komentēt es nevarēšu, jo tā tieši arī nav skārusi mani. Kas attiecas, mēs esam gala lietotāji, kas strādā uz valsts robežas līnijas, un mums ir svarīgi, lai ir robeža izbūvēta, un kas ļautu mums veikt mūsu pienākumus pilnvērtīgi, izmantojot gan tos pastāvošos, piemēram, žogu vai tehniskās iekārtas, gan arī, piemēram, attiecībā uz personālu. Tā kā mums vajadzīgi resursi un tehniskie līdzekļi. Juris Rancāns, Saeimas deputāts un attiecīgos komisiju loceklis un vadītājs, ir izsacījis, ka robežsardzē joprojām situācija nav sakārtota. Jiem ir liela kritika uz bijušu robežsardzes vadību un cerības uz tagadēju. Kādas ir jūsu sajūtas? Vai situācija jau uzlabojās valsts robežsardzē? Valsts robežsardze attīstās, tas ir viennozīmīgi. Attiecību uz personāliem negribētu vērst uzmanības kaut kādām atsevišķām personāliem, bet iestāde kopumā attīstās un gan profesionālā ziņā iespējama attīstīties kādā veidā izglītība, iespējas ārzemēs apmācīt mūsu personālu, gan arī tehniski. Un, teiksim tā, piesaistot dažāda veida tehnoloģiskas risinājumus, kas ļauj uzlabot mūsu rēģēšanas spējas, arī darba kapacitāti, kas ļautu arī sasniegt to pozitīvu rezultātu un novērst tās nelikumīgās darbības uz valsts robežas. Ir dzirdēti par gadījumiem, kad tiek aizturētas arī valsts robežsardzes amatpersonas. Piemēram, pagājušā gada gadījums, kad tika iesaistīta arī amatpersona kaut kādās nelikumīgās darbības. Un tas arī, teiksim, tā veicināja kaut kādu arī atsevišķu citu noziegumu atklāšanu. Tā kā pasākumi notiek, kontroles un uzraudzības pasākumi gan ārpusē, gan iekšēnē. Tā kā es jau minēju, tas ir kopējs pasākumu komplekss, lai nodrošinātu to sekmīgu uzdevumu izpildi uz valsts robežas. Runājot par nelegālu imigrāciju, ja 2018. gada, tad, kad bija liels spiediens no mūsu austrumu kaimiņa, kad gāja nelegāli imigranti, pārsvarā tie bija vietnamieši, jāatceraties, tie bija simtiem, tad šogad nav nevienu. Tas ir darbības rezultāts, kad gan mūsu operatīvi dienesti, gan teritoriāla struktūra, gan arī mēs darījām visu, lai šo apdraudējumu uz valsts robežas nivelētu. Un rezultātu mēs redzam šodien. Runājot par kontrabandu precēm, protams,
Tas ir liels darbs un diezgan sarežģīts darbs, bet mēs varam palīdzēties šogad, kad sadarbībā ar vienu no mūsu teritoriālām pārvaldēm ir aizturēta rekorda krāva 5 miljonu cigaretes. Tā ir faktiski pilna fūra. Lūk, diezgan liela operatīva izstrāde sākumā. Attiecīgi pēc tam kinētisks trieciens, ja tā var teikt, kur tika izmantota gan jauni helikopteri, gan mūsu speciāla vienība. Un tas vainagojas ar attiecīgu rezultātu. Pēc tam tas bija nakts operācija, notika nakts desantēšana uz objektu, notika kinētiska aizturēšana, bija aizturētas vairākas personas un krimināla process tagad turpinās. Nelegālos imigrācijas radītais spiediens uz robežu ir mazinājis, bet riski joprojām pastāv. Situācija tiek pastāvīgi monitorēta, tiek veikti noteikti pētījumi, riska analīze, kas nodrošina arī tās informācijas iegūšanu un ļauj mums to plānot atbilstoši resursus, lai nodrošinātu tādu pilnvērtīgu robežu apsardzību un nepieļaut nelikumīgu robežu šķērsošanu. Caur kurīni tie nelegāli imigranti go, vai bija jiem kaut kādi kanāli, kurus jūs atšifrāt? Protams, iestādes ietvaros pastāv un apzinātas vietas, kas rada lielākus riskus un kur mēs apzināmies, kur varētu notikt tā nelikumīga robežu šķērsošana, bet kopumā tas notika pārējo šķērsojot robežu uz tā saucamās zaļās robežas, jeb teritorijas, kas atrodas ārpus robežu kontrolas punktiem. Situācijā mēs ļāva mums konstatēt tos gadījumus, vairākas grupas tika aizturētas. Attiecīgi dienesti veic arī noteiktus kriminālizmeklēšanas dienesti veic attiecīgus pasākumus, lai iegūtu informāciju kaut kādu atsevišķu citu grupu konstatēšanai un pēc iespējas, lai pārtrauktu tās nelikumīgās darbības, varbūt pat vēl sākuma posmā. Pēdējais gadījums, laikam varētu minēt, kas šogad bija, tad tika aizturētas kopumā 7 Vietnamas pilsoņi, kas ļāva arī, iekļāva arī savas kaut noteiktas operatīvas darbības, sadarbībā ar robežu apsardzības nodaļas robežsargiem, un tas sekmē tās pozitīvu rezultātu, kura rezultātā tika arī aizturēti tie 7 vietnamīši. Ko parasti cilvēki mēģināja īvest, cik lielos apmēros, vai tas tiek darāts arī caur zaļo robežu, un ko jūs darat, lai to visu novērstu? Jā, attiecībā par kontrabandas pārvietošanu valsts robežsardze sniedz atbalstu robežu kontrolas punktos arī muitas dienestiem, jo robežu kontrolas punktos ar to nodarbojas muitas dienesti, tieši kontrabandas preču apkarošanu un vispār preču un kravu plūsmu pāri valsts robežas. Attiecībā uz zaļās robežas pastāv arī tādi gadījumi un pastāv arī riski par nelikumīgu preču pārvietošanu pāri zaļai robežai, un galvenokārt tās ir bezakcīzes cigaretes, kas nāk no trešām valstīm, Krievijas Federācijas un laikam Baltkrievijas republikas. Lai uzlabotu situāciju kontrabandas apkarošanas jomā, notiek darbs pie likuma grozījumiem. Tas, kas tiek darāts likumdošanas līmenī, tas ir jauni grozījumi krimināla likumā par tabakas izstrādājumu, apgrozījumu, tas ir par cigaretēm runājot, ka turpmāk varēs piemērot kriminālu sodus tiem, kas tirgoja valsts iekšienī cigaretes, sākot no pirmos paciņas. Ko valsts varētu vēl darāt jūsu labā? Algas noteikti varētu celt, bet ko vēl? Noteikti tas būtu nepieciešams finansējums, arī, cik es saprotu, tas arī finansējums būs piešķirts, lai nodrošinātu vairāk un inovatīvu tehnoloģiju iesaisti robežu uzraudzībā, arī kaut kāda veida pasākumus, kas veicinātu un stimulētu tieši cilvēku interesi iet un dienēt valsts robežsardzē, jo tomēr robežsardze tā pirmkārt ir cilvēki. Un tehniskie līdzekļi, tas ir mūsu atbalsts, kas nepieciešams mūsu pamatfunkciju izpildē. Robežsardzes tehnisko nodrošinājumu modernizācijas nepieciešamību apstiprināja arī aviācijas pārvaldība. Viena aeromobila patruļa, sauksim šo robežsargu norīkojumu tā. Tātad tās ir 2 piloti un 2-3 darbinieki no speciālās vienības, kas atrodas uz borta. Tā aeromobila patruļa principā ir spējīga pisekt veselās teritoriālās pārvaldes iecirkni. Tātad nepārtraukti pārvietojoties, veicot novērošanu, novērot kaut kādas pārkāpumu pazīmes, var veikt nosešanas, izsludināt norīkojumu, veikt pārbaudes, aizturēšanas un tā tālāk. Pat uzsakt pirmas procesālas lietas, noformēt administratīvu pārkāpumu. Ko es gribu ar to teikt? Tātad, ja teritoriālā pārvalde šodien sastāvda no 300 līdz 500 robežsargiem,
Tātad atsevišķos gadījumos, kad tas ir nepieciešams, viens norīkojums, faktiski 4 cilvēku sastāvā ar helikopteri var izpildīt pārvaldes uzdevumus. Tāpēc tas izmaksas, par ko mēs tagad runājam, viņas ir kompensējamas. Lūk, mēs runājam par hiperefektīvo līdzekli, kurš, protams, izmaksā un liekas tie cipari ļoti lieli, bet īstenībā tā ir nepieciešama vienkārši neatlikama robežsardzes sastāvdaļa, un kura darbojas ne tikai robežsardzes intereses, bet arī visas iekšlietu ministrijas intereses. Un ja mēs skatāmies kaut ko internetā, cik izmaksā, piemēram, Augusta 109 helikoptera tipa lidojums 1 stunda, tātad mums tas lidojums izmaksā daudz lētāk, tāpēc, kad mēs veicam visas apkopes paši un remontus arī. Faktiski mēs izmantojam rūpnīcas pakalpojumus tikai tādiem remontiem kā dzinēju kapitāla remonti vai transmisijas kapitāla remonti, ko dara tikai rūpnīca. Visus pārējos remontus mēs darām paši. Tāpēc izmaksas vienai lidojuma stundas, te ir kaut kādi 100, nevis 1000, ko jūs atradīsiet internetā. Par kapacitātes stiprināšanu es teiktu, ka mūsu stratēģija ir jābūt gan tehnikas uzlabošana. Šobrīd jaunās tehnoloģijas ļauj risināt ļoti daudzas lietas, bet, protams, arī pie personāla tiek strādāts, pie izglītības personāla tiek strādāts. Par algu paaugstināšanu arī būtu jārunā, bet tie ir šobrīd valdības līmenī būs jādomā par to, kā uzlabot visu tiesību sargājošo iestāžu darbu kopumā. Tī, kur ir robeža, tī visur ir potenciāls ārējais apdraudējums, kontrabandas, nelegālos imigrācijas riski. Robežsardzes uzdevums ir maksimāli tos riskus mazinot. Kas attiecās uz robežsardzes iekšējām problēmām, visdrīzāk veco vadība pieļāva lielas kļūdas. Jaunajai vadībai vēlēsim tos neatkārtot. Ar robežsargiem veiksmi darbā, izturību un augstu profesionālu kompetenci. Tas bija raidījumu cikla Pormējas 4. raidījums. Tiksimies 5. jau pavisam drīz.